Liepājas ezera derbijs Latvijas čempionāta ceturtdaļfinālā. Pirmā spēle, kurš tajā ar 9-2 svin uzvaru. Kapteini, kādas sajūtas pēc šādas spēles? Sajūtas ir ļoti labas, protams, ka pozitīvas un teiksim tā, labi iesākt sēriju mājās. Uz to arī gājām. Varbūt personīgi nevis neticēju, bet negaidīju, kad būs tik pārliecinoša uzvara. Bet spēle bija diezgan grūta, tāpat es teiktu. Vienkārši sakrit goli, nolauzām kaut kādā momentā, bet spēle bija tāpat grūta. Bet prieks, ka sērija sākt ar uzvaru. Pirmajā trešdaļā likās mazliet tāds stīvums. Grobiņi arī tiek pie iespējas izpildīt soda metienu. Vai spēle varēja iegrozīties kardināli citā gultnē, kā tev pašam šķiet? Jā, es domāju, ka nē, laikam. Man tā grūti pateikt. Jautājums ir, vai pēc tam mēs būtu iemetuši, un vai tas pirmais periods būtu 1-1, piemēram, beidzies. Varbūt tā spēle būtu savādāka, bet pēc tā ritējuma spēles un visa kopuma, gan tā taktiskā izpildījuma, es domāju, ka tā uzvara nekur neizpaliktu, un varbūt rezultāts būtu vienkārši mazāk vārdu starpība. Grūti tā pateikt. Otrā trešdaļa, es jau atļaušos teikt, ka dominējam laukumā. Arī pats uzliec dīdžejam uzspēlēt sambu mazliet, tā kā iegrozamies tādā labā gultnē. Vai kaut ko pamainījāt uz otro trešdaļu, vai tas vienkārši, kā saka, pamazām atnāca pats par sevi? Tā, man teikt jāpadomā, ko mēs ģērbtuvē runājām pēc pirmā perioda. Mēs, man liekas, baigi neko nemainījām, nedaudz noprecizējām mūsu ieiešanas, jo bijām izstrādājuši, tagad šonedēļ treniņos bijām izstrādājuši variācijas, kā iet zonā iekšā un kā spēlēt. Pirmajā periodā nedaudz neprecīzi viņas izpildījām, pa daudz gribējām, teiksim tā, un līdz ar to nesanāca to pārsvaru iegūt uzbrukuma zonā, kā bija plānots. Un otrajā periodā, pirms otrā perioda izrunājām nianses, un es teiktu, ka tas mums sanāca, un tas lūzuma punkts vienkārši bija, kad tika gūti vārti, ja nemaldos, no 1-0, 3-0 mēs ļoti īsā brīdī tikām, un vēl vairākums mums bija, un tad vienkārši sakrit reāli. Un es domāju, ka tur Grobiņas komandu mēs vienkārši nolauzām tajā brīdī, un tālākais jau tad bija, paši redzējāt. Nākot uz trešo trešdaļu pārsvars 7-0. No vienas puses darbiņš tā kā izdarīts, un rītdien salīdzinoši jau agrā spēle, kas nozīmē, ka atjaunošanās laiks nav pārāk garš. No vienas puses vajadzētu spiest gāzes pedālē, Grobiņam vispār nesajustu to ritmu un savu pārliecību šajā te spēlē pret mums. No otras puses atkal varam sākt pietaupīt spēkus. Kuru scenāriju izvēlējāties jūs kā komanda? Kas tas pa jautājumu? Spēks taupa tikai vājie. Protams, ka mēs ar spēku taupīšanu mēs saprotam to, ka mēs šodien laicīgi ejam gulēt un atjaunojam savus ķermeņus. Pozitīvais tas, ka mums ir ļoti jauna komanda un viņiem varbūt tā atjaunošanās ir ātrāka. Man pēc intervijas uzreiz ir ar Aiti jāiet gulēt. Bet nekāda apstāšanās noteikti nav plānota vai kaut kāda mierīgāka spēle. Es personīgi ļoti labi zinu, kāda ir Grobiņas komanda un kāda viņiem ir mentalitāte un kā viņi play-offos spēlē. Ja mēs kaut kur nedaudz atlaidīsim to savu gāzes pedāli, tad mums būs nepatikšanas. Un tas, ka šodien mēs uzvarējām ar 9-2 rezultātu, tas absolūti neko nenozīmē rītā vairāk. Ja? Viņi Grobiņu var uzvarēt ar 1-0 un sērijā ar 1-1. Tā kā es tieši esmu bijis tādā situācijā. Es jau ģērbtuvē stāstīju, kad spēlējot play-offos komandā, kurā es spēlēju, visās spēlēs mums ar pārliecinošu rezultātu apspēlē, bet beigās sēriju mēs uzvaram. Ja? Un tas bija tieši ar to pašu Grobiņu. Tā kā nekāda gāzes pedāļa atlaišana ir jāiet līdz galam un nedrīkst vispār ļaut piecelties. Pavisam mazliet par savu maiņu. Mēģināju savā galvā salikt pa plauktiņiem un secināju, ka Gvido pirmie play-offi
Eglienam pirmie play-offi un šķiet, ka Štārnam arī pirmie play-offi. Kā tu teiktu, kā viņi izturēja šo pirmo spiedienu, kā ir būt laukumā play-off spēlēs? Par katru? Kā par trio, nezinu, vai kāds... Labi, sākšu ar Gvido. Viņam pagājušā sezona bija nedaudz virslīgas pieredze, kur es domāju, ka it sevišķi, ka mums bija virslīgā tās sezonas beigas, kur bija jādabūt tie svarīgie punkti. Varbūt tas spēles laiks nebija tik daudz, bet es domāju, ka tomēr tas virslīgas, tas rūdījums ir diezgan līdzvērtīgs pirmās līgas play-offiem. Varbūt tas tāds mans subjektīvais viedoklis, vismaz tās virslīgas beigas, kas bija. Un, es domāju, ka Gvido tas nekādas problēmas nesagādāja. Turpināja savus cepurus vākt. Un viņš arī tā turpina darīt. Par Eglienu runājot, es gribēju teikt, ka 15 gados tā mentalitāte, kāda viņam ir, es neesmu redzējis. Es jau no 2008. gada, man liekas, spēlēju pieaugušo florbolu, tad, kad Gvido piedzima. Nebija piedzimis, viņš 10. gads. Kas tad? 10. gads. Gvido, kad piedzima. Gvido 2008. Egliens, jā, tad es jau virslīgā spēlēju. Sāku spēlēt, tā kā baigiem mājiņas biedri man tas alasījušies, bet es gribēju teikt, ka jā, kad to visu posmu, ko es esmu nospēlējis, neatceros nevienu 15-gadīgu džeku ar tādu mentalitāti, kāda ir viņam. Tā kā es domāju, ka tur viss ir kārtībā un arī jāparunā ar Markus, kā viņš pats jūtās. Šodien tāds priekšstats neradās, ka viņam būtu problēmas ar to, kad ir skatītāji daudz un kad pretī ļoti laba tāda play-off komanda, kas dod tādu labu pieredzi, kā ir reāli play-offos jāspēlē. Man neradījās nekādas šaubas un domāju, ka viņam arī tur viss ir kārtībā. Gan jau, kad nebūs, tad pats izstāstīs. Tā kā visus trīs vērtēja pozitīvi. Un visi trīs, un visa mājiņa un visa komanda nospēlēja ļoti labi. Tā kā šobrīd tā neko pēc vienas spēles nevar spriest. Baigi daudz pozitīvā tādā vienā sarunā, bet pats galvenais par rītdienu. Vai ir kaut kas ir jāpamaina vai jāpielāgojas mums kā komandai, lai tas rezultāts arī rītdien būtu tikpat sekmīgs kā šodien? Vai tomēr jāpieturās pie lietām, kas šodien strādāja un paļaujamies uz to procesu, kādā mēs esam? Ātri iestarpināšu. Tu gribi arī kaut ko negatīvu dzirdēt vai negribi? Nē, par rītdienu vienkārši. Par rītdienu kā tādu, es domāju par šodienas spēli, bet par rītdienu runājot, es domāju, ka ir tāds teiciens, uzvarētāja taktika nemaina. Un varbūt, kad šobrīd es teiktu, ka nav vajadzība neko kardināli mainīt. Ir labi tā, kā mums ir šobrīd. Noteikti tas ir Mārtiņa darbs, ir kaut kādas nianses, par kurām viņam ir protams, arī spēlētājiem tas ir jāizskata, bet viņš to darbu izdarīs. Rītā pirms spēles mēs apskatīsim niansītes, kur mēs varbūt varam uzlabot savu sniegumu, bet neteikšu, ka baigi kaut kas super kardināli ir jāmaina. Ja? Tas, kas mums ir noteikti jādara, ir nedrīkst nenovērtēt pretinieku un nedrīkst rīt uz spēli iznākt ar, kā latviski pateikt, mindsetu, jā, ar domu galvā, kad mums te būs pastaiga. Vakar bija 9-2 rezultāts, šodien būs tāds pats. Absolūti nē, mēs rīt sākam no jauna un spēlējam iespējams labāk nekā šodien, un tas rezultāts nekur neizpaliks. Paldies, tad tiekamies rītdien un laiks atpūtai. Paldies tev, paldies visiem, paldies skatītājiem!